Reizi 2 gados uzņēmums Ūdeka veic aptauju, lai noskaidrotu to patērētāju viedokli, kur izmanto viņa pakalpojumus. Šoruden veikta aptauja liecina, ka 96% ventspilnieki ir apmierināti ar pilsētas dzeramā ūdens kvalitāti un 89% aptaujāto to lieto dzeršanai ikdienā. Kopumā tika aptaujāti 600 dažādu vecumu respondenti, kas dzīvo dažādās Ventspils vietās. Mēs jau strādājam priekš klientiem, un mums arī jāsaprot, vai tas mūsu pakalpojums visus apmierina, un ja neapmierina, mums jau vairāk pat interesē tie, teiksim, tās negatīvās atbildes, ja ir tāds, kāpēc, piemēram, nelieto to mūsu ūdeni, kāpēc baidās lietot mūsu ūdeni, vai ja lieto kaut kāds, varbūt, ir kaut kāds pretenzijas, arī pret to mēs arī sākam izvērtēt un mēģinām tad arī skaidrot, kāpēc tas tā vai cilvēkam ir tā taisnība par kaut kādiem, teiksim, pretenzijām, vai viņš vienkārši, tas tāds, varbūt vienkārši uzskats tāds subjektīvs. Ventspilī ūdens tiek iegūts no pazemes, no 11 artēziskajiem urbumiem, kas atrodas 14 km attālumā no pilsētas. Lai no krāna plūstu kvalitatīvs dzeramais ūdens, uzņēmums Ūdeka to attīra un dzeramā ūdens atdzelžošanas stacijā izmanto intensīvu skābekļu padevi. Tas ir artēziskais urbums, urbuma ūdens. Tur, varbūt vairāk kaut kur dzelzs saturs iekšā, varbūt kaut kur mangāna saturs, bet praktiski visos Latvijas pilsētas ūdeņi ir dzerami jau pat netīrot viņu. Arī mūsu ūdens tiek iegūts no 11 urbumiem, kas atrodas Olksalā dziļi mežā. Ūdens tiek sūknēts no 60–70 metru dziļuma. Līdz ar to tur nevar būt nekādas, teiksim, bakterioloģiskā fona vai vēl tur kaut kāda. Tas ir tīrs, faktiski jau lietojams ūdenī. Viņam ir nedaudz pārsniegums, normatīvais pārsniegums pēc dzelzs, vai arī dažos urbumos pēc mangāna, bet tas arī īsti neko neiespaido. Sākumā tiek intensīvi airēts, tiek padots gaiss uz to ūdeni. Un pēc tam tās dzelzs pārslas nosēžās virs tiem smilšu filtriem, un caur smilšu filtriem tas ūdens tiek izfiltrēts. Tās dzelzs pārslas paliek kā nosēda uz tiem kvarts smilšu filtriem. Ūdekā izmantotā ūdens attīrīšanas metode ir nekaitīga dabai un cilvēkiem. Process ir pilnīgi dabisks, un tajā